diemžēl, izņemot mani, neviens cits no citu partiju izvirzītajiem mēra amata kandidātiem nav spējuši piedāvāt rīdziniekiem skaidru redzējumu, kā attīstīt Rīgu, kādus projektus realizēt, kādas darba vietas radīt un kā tas viss notiks. Un pagājušā nedēļā mūsu partija LPPLC arī ir izplatījusi avīzi visiem rīdziniekiem, kurā bija ļoti skaidri iezīmēta nākotnes Rīga. Bija piedāvāta vairāk nekā 40 projekti, un jāsaka to, ka šie nav vienīgie projekti, kas tiks realizēti. Šo projektu būs daudz vairāk, bet šie ir tie projekti, kurus es piedāvāju kā nākamais Rīgas mērs, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka par darba vietām šodien ir jārunā jau pirms vēlēšanām, jo, diemžēl, šodien tas, kas ir jūtams, ka lielākā daļa politiķu ir izvēlējušies citu taktiku, un viņi nevis piedāvā konkrētu rīcības plānu rīdziniekiem, kā attīstīt Rīgu, bet gan vienkārši viņi pasaka, mēs esam pret Šlesaru. Un šajā gadījumā arī starp vēlētājiem visdrīzāk ir izveidojušās šīs nometnes. Viens ir par Šlesaru, viens ir pret, bet būtība jau nav Šlesarā. Būtība ir, ka Rīgai ir nepieciešams saimnieks, mērs, kuram ir skaidrs rīcības plāns, kā palīdzēt attīstīties Rīgai un kā caur Rīgu palīdzēt izvest visu valsti no šīs ekonomiskās krīzes. Jums šajā priekšvēlēšana laikā ir bijuši daudz tikšanās, taču pavisam pirms dažām dienām, pavisam nesen bija viena tāda ļoti nopietna tikšanās, kurā jūs sapulcinājāt vairāk nekā 20 ietekmīgākos Latvijas uzņēmējus. Ko tad jūs šīs tikšanās laikā, par ko jūs vienojaties, ko jūs sarunājāt? Tiešām pēdējo nedēļu laikā es esmu aktīvi ticies gan ar ostā strādājošiem, gan ar dzelzceļniekiem, gan ar rūpniekiem, gan ar baņķieriem. Un es biju nolēmis pie viena apaļā galda sapulcināt visus Latvijas lielākos darba devējus, kuru uzņēmumu apgrozījums ir mērāms miljardos. Un jāsaka to, ka šīs sarunas gaitā man bija ļoti svarīgi viņus uzklausīt un saprast, kā mēs varēsim sadarboties pēc 6. jūnija. Jo līdz 6. jūnijam ir priekšvēlēšana laika, pēc 6. jūnija ir laiks, kad būs jāpilda vēlētājiem dotie solījumi. Un jāsaka to, lai radītu darba vietas, lai attīstītu Rīgu, ir nepieciešama vienota sadarbība ar Latvijas lielākajiem darba devējiem. Un es esmu gandarīts, ka man izdevās vienoties ar viņiem par modeli, kā mēs sadarbosimies pēc vēlēšanām. Mēs vienojāmies par to, ka vismaz reizi mēnesī mēs tiksimies pie apaļā galda. Darba devēji gatavi nākt un piedāvāt konkrēts risinājums saistībā ar jaunu projektu attīstību, bet, protams, viņiem ir baža. Baža saistīta ar Rīgas necaurspīdīgo sistēmu, ar pārmērīgi lielo birokrātiju, jo daudz piemēra rāda to, ka cilvēki, kuri ir mēģinājuši realizēt ļoti veiksmīgus projektus, diemžēl tikuši apstādināti no birokrātu puses, jo birokrāti vienkārši nav izpratni